Vārdā iesākam šodienas dievkalpojumu. Šodien, esot augšā, tur es tā pārdomāju mazliet šo dievkalpojumu struktūru un tā. Un vārdu, ko Dievs man ir devis. Un tad teikšu tā, Dievs ir devis man vārdu, ko man palicis atmiņā no trešdienas Bībeles studijām. Tā kā es lūdzu apmeklēt trešdienas Bībeles studijas, kas ir ļoti svētīgas. Un dažreiz tajās Bībeles studijās mums ir karstas diskusijas par Dievu vārdu, vai ne? Tā ir. Un tās ir ne tikai svētīgas, bet arī celsmīgas. Tas ir pacēni, ko dod jaunu atzīmi, jaunu lietu. Un man nāca vārds tāds augšā esot, ka Dievam ir neierobežotas iespējas mūs svētīt. Amen? Tā ir. Tā ir. Un tad es jautāju, ja Dievam mēs tā jautāju augšā esot, tad kāpēc mēs to nevaram saņemt, ja tev ir tik neierobežotas iespējas, tik varens Dievs, tad kāpēc tu nevari visiem visu iedot uzreiz? Mums ir ierobežotas spējas saņemt. Un Dievs man tā arī pateica, cilvēkam ir ierobežotas spējas saņemt. Jo ne katrai svētībai savā dzīvē mēs esam gatavi, ne katrai lietai, ko mēs lūdzam, mēs noprotam, ka mums tā ir tik ļoti vajadzīga, un mēs pat nemākam viņu lietot. Bet tad, kad Dievs svētī, viņš grib, lai tas, ar ko viņš svētī, lai tas vairo viņa godu, lai tas vairo viņa valstību, lai tas liecina par viņu labumu. Vai ne? Un lai Dievs tiešām jūs svētī neierobežot ar savu vārdu, un lai jūs arī varētu šo vārdu saņemt savā sirdī, un lai tas jūsu vārds, lai tas viņa vārds jūsu sirdīs arī paliek un dod augļus mūžīgai dzīvībai. Lai tas nebūtu tikai viens tāds svētdienas apmeklējums, bet lai tas būtu kaut kas vairāk, lai tas būtu dzīvi pārveidojošs notikums jūsu dzīvē šodien. Es tieši lūdzu par to, lai tas ir dzīvi pārveidojuši notikums šodien. Šis dievkalpojums. Lai Dievs jūs svētī, un pirms mēs turpinām šo dievkalpojumu, es aicinu, kad mēs zemojamies lūkšanā. Paldies Tev, dargie debes Tēvs, Kungs, par Tavu svēto garu. Paldies par Tavu draugu. Paldies, ka mēs šodien atkal no jauna varam sanākt Tavā namā, kur draudze pulcējās un slavēt Tevi un godināt Tevi. Un šodien mēs gribam Tev pateikties atkal no jauna. Un mēs ielūdzam Tevi svētais gars. Vadi šo dievkalpojumu no paša sākuma līdz pašam noslēgumam. Kungs, svētī mūs, stipri, uzrunā, atjauno, atbrīvo un dara savu darbu, ko Tu vēlies darīt pie mūsu sirdīm un pie mūsu dzīvēm. Lai ik viens, pat maziņš, bērniņš varētu pēc šī dievkalpojuma pateikt, ka tiešām Dievs ir bijis mūsu vidū un ir atbildējis mūsu lūkšanās. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Slavēsim Dievu.
lasīt Dievu vārdu, lasīsim no Jāņa atklāsmes grāmatas 5. nodaļas. Lasam no 7. panta iesākot. Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtnes un 24 veceji metās zemē, jēra priekšā, katrs turēdams rokā cīteras un zelta kausas pilnas kveipināmām zālēm, kas ir svēto lūgšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdami: Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts. Un es atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslām, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija miriādas un tūkstoši, kas sauca skaņā balsī: Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs, virs zemes, apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir sakām. Tam, kas sēd goda krēslā, un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūža mūžos. Un 4 dzīvās būtnes sacīja āmen, vecēji metās zemē un pielūdza. Āmen. Amen. Šajā brīdī es aicinu, ka mēs lūdzam Dievu. Aleluja. Aleluja. Tāpēc Tēvs slavu Tev gods un pateicība par to žēlastību, ka Tu esi parādījis šodien arī man, ka es varu būt no jauna brīvnamā pēc ilgāka laika. Tu zini manu sirdi, Tu zini manu vēlēšanās, kungs, bet es Tev pateicos par visu, kungs, Jēzu, ko Tu ļauj man piedzīvot un pārdzīvot savos gados. Šodien, kungs, es lūdzu Tavu klātību, Tavu svētību, Tavam vārdam, ko Tu liksi sirdī savam kalpam, un mūsu sirdis, lai ir atvērtas, klaustoties, dzirdēt un sadzirdēt to, ko Tu gribi sacīt katram vienam no mums. Svētī, kungs, katrs, kur šodien ir mūsu dievnamā. Svētī tos, kur viņi gribētu būt, bet nespēt. Tu zini apstākļus, Tu zini iemeslus. Tu visu zini un pārzini, kungs, Tev daudz atvaram žēlastības, svētības, kungs, bet negarām, kungs, arī tiem, kas varētu būt, bet nezinu. Kungs, pieskaries Tu svētajā karā, lai paskupina viņu sirdis, kungs, neatstāt dievnamu, kamēr vēl ir iespēja, kamēr ir laiks, apmeklēt un kopā brāļiem. Kungs, lai nav kādreiz rūkti jānožēlo. Tās palaistās žēlastības izdarīt. Svētī mūs šodien, kungs, Tev godu, slavu un pateicību no sirds. Tam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Аллилуйя. Бог Отец, Владыка неба и земли, всемогущий Царь Отец, Ты наш Бог, Ты велик, Ты всемогущий. Мы к Тебе приходим таковы, как есть. Пред Тобой преклоняем свои колени и свои сердца, доверяем Тебе, чтобы сердца чистые у нас были, очисти наши сердца, мое сердце и каждого из нас, очисти наши сердца, дабы наши сердца были чистыми, ибо чистые сердцем Тебя узрят, Господь мой дорогой. Помоги вникать в себя в Слово Твое Святое, разуметь, понимать, соблюдать, исполнять это Слово Твое Святое, не только знать, но соблюдать мне и каждому из нас. Ты видишь всех нас, наше положение, наше состояние, наше стремление, нашу любовь, нашу веру от Тебя ничто не сокрыто. Ты все видишь, Ты все знаешь. Боже Святой, Ты знаешь, что нам надо, Господь, каждому. Пошли по милостивой Святой. Дай нам силу всем сердцем и душой Тебе служить. Не только называться, но быть воистину Твоими детьми.
временем дорожить, ценить этим временем, использовать это время так, как тебе угодно. Научи нас так, счастливые дни наши, чтобы приобрести сердце мудрый, Господь. Даруй нам всем мудрости, разума, как жить, как поступать, так, чтобы имя Твое прославлялось. Даруй сил нам жить по духу, Господь. Приноси духовные плоды, много плодов, чтобы имя Твое, Отец, прославлялось, Господь мой дорогой. Помоги нам быть светом, солью, быть свидетелями Твоими, Господь. Боже милосердный, возвещай Ту весть благую людям, Боже, при каждом возможности, чтобы сказать человеку о Твоей любви, Господь, о Твоем спасении, о прощении, которое Ты даруешь человеку. Боже святой, Боже праведный, да будет прославлено Твое имя на этом месте, Господь мой дорогой, ибо Ты един достоин славы, вечный Бог Отец. Кто в слабости каких немощах, поддержи, укрепи, восстанови, обнови, ибо Ты врач, Ты целитель, Ты вовеки тот же самый. Твоя рука не сократилась, сила не умолилась. Ты сейчас и вовеки тот самый всемогущий Бог. Мы Твои дети, мы хотим Тебя прославлять. Дай нам сил на это, Господь, Боже Святой. Да будет прославлено имя Твое, Бог Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Молитесь, lūdzat, mīļie brāļi, māsas. Slavu, paldies, Tev, debes Tēvs, ka mēs varam pietuvoties pie Tavas roņa. Paldies, Tev, debes Tēvs, ka Tu ne tikai dzirdi, bet ka Tu atbildi pēc savas bagātās žēlastības. Tu redzi, Kungs, cik daudz ir dažādu vajadzību cilvēkiem apkārt un arī mūsu dzīvē, bet Dievs mēs ticam. Un zinām, ka Tu apmienīgi jebkuru vajadzību pēc savas godības pilnā bagātības Kristu Jēzu. Ja vien cilvēks nāk pie Tevis, ja vien cilvēks nožēlo grēkus, ja vien cilvēks atzīst savu nespēku, ja vien cilvēks atdod savu dzīvi Tev, Tu esi gatavs par viņu parūpēties ikvienā dzīves situācijā. Tēvs, mēs Tevi slavējam, un mēs Tev pateicam, Dievs, uzlūko visus šos cilvēkus, Dievs, kam šodien ir vajadzīga dziedināšana. Un pastiep šodien savu svēto roku, dziedinādams, atbrīvodams, atjaunodams un glābdams cilvēku, Dievs. Lai Tavs gars ir mūsu vidū šodien. Lai Tavs brīvība, Kungs, lai plaukst brīvība šeit. Svētī arī mūsu zemi, svētī arī mūsu valsti Latviju. Pasargā mūs no kara mēra un visādām citādām briesmām. Un iekšēji un ārēji naida pasargā mūs, Dievs. Dari, Kungs, ka mūsu zeme ir miera avots. Avots, bet miera vieta, Tēvs, šeit, Kungs. Ka ik viens šeit var dzīvot mierīgi un lūgt Dievu, un slavēt Dievu, un pielūgt Dievu, un visu to var darīt, Kungs, vienotībā. Svētī, Kungs, šodien arī mūsu dievkalpojums, sagatavo mūsu sirdis vakarēdienam, sagatavo visu to, ko mēs šodien dzirdēsim, lai tad, kad mēs to dzirdam, lai mēs arī spējam un varam paklausīt to to mēs lūdzam, Tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Amen. Dziedāsim vēl kādu dziesmu. Christus nāku.
Bērni ies šodien svētdienas skolā, ja? Tie, kas ir bērni un tā kā šodien ir bērni. Tā. Nu, šodien mums kaut kā tie bērni, es domāju, šodien mazāk bērni vai kāds ārā ir izgājis, ir bērni, tā kā nāc droši. Tur vienkārši viņiem ir savi kaut kādi, savas rotaļas ārā. Vienīgais, pēc maksās durvis, viņi varētu ieiet priekšā, jā. Tas rotais vai dievkalpojums? Ko? Kas viņiem ir rotais vai dievkalpojums? Viņiem ir rotais gan dievkalpojums reizē. Tā kā, bet liels paldies, ka tu šodien vadi svētdienas skolu. Mēs to ļoti novērtējam. Mēs lūdzam, lai Dievs tev dāvā visāda veida gudrību, žēlastību, spēku, izturību. Un lai tu šodien uzrunā ar tādu vārdu, ka viņi nonāk lejā, teikt, šitas bija vērts, šitas bija kaut kas, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē. Lai Dievs tevi sveitī, ja? Amen. Jā. Tā kā tā. Tad varbūt ir kāda liecības vārds sākšu no Arvīda, līdz kamēr jūs domājat. Arvīds varētu pateikt kādu dzējas vārdu. Ja. Tā, nu man būs tāda priekšvārdi. Par godu Jēzum, saule dod mums gaismu, tā savu posmu lej pār pasauli. Par godu Jēzum, debesīs smird zvaigznes, par godu Jēzum viņus redzēsi. Par godu Jēzum, kalnu strauti, upes un jūra bangodama viļņus vej. Par godu Jēzum sniegus, lietus, krusa un lāstekas, kas savas pilis ceļ. Par godu Jēzum ziedu karaliene sauc visus ziedus Jēzus vārdu sveikt. Ar savām smaržām, aromātu, skatu, lai spētu Jēzus vārdam godu teikt. Par godu Jēzum putniņi dzied dziesmas, meži šalts un jauna diena aust. Par godu Jēzum nav mums tāda vārdu, ar kuriem nespētu mēs Jēzum slavu paust. Paldies. Amen. Paldies. Tā. Kas vēl vēlas pagodināt Jēzu šodien ar kādu liecības vārdu? Varbūt tev ir šodien spēks. Pāvēl, kā tev? Nāc. Pastāsti. Slavu Dievu, brāļi, māsas. Es no sirds atkal priecājos, ka vārds Dievu namā. Nezinu, kurš to pārdzīvo. Varu būt, gribu būt, negribu būt. Man tās ir sirds sāpes, ka es nevaru būt Dievu namā. Bet paldies Dievam, šodien es atkal esmu Dievu namā un es no sirds gribu pateikties par jūsu aizlūgšanu. Tās bija, kas mani uzturēja gan pietiek skaņoja. Man liekas, diezgan skaņi runāja. Tās mani uzturēja tad, kad es nevarēju būt Dievu namā. Tā kā man bija, ziniet, katram ir nolikt savu dzīves laiks. Kādu brīdiņu es jau esmu padzīvojis. Un tad, kad es biju slimnīcā, es no jauna redzēju Dievu žēlastību, ko viņš parāda man, un es nesaprotu, kāpēc. Cik daudz jaunāku cilvēku slimo, tik nopietnām vainām un kaitēm.
Tik daudz jaunu cilvēku nezina, kā tikt no savām nelaimēm vaļā. Mani Dievs vēl kaut kā uztur, kāpēc? Bet Dievs to zina. Un šodien es tiešām no sirds gribu pateikt paldies gan Dievam un jums viņiem. Neaizmirstiet brāļi, māsas, aizlūgšanas nozīmi. Jā. Jā. Mēs pat nevērtējam to. Mēs domājam, nu kas tur? Gan jau kāds cits. Bet tieši var būt tavu vārdu pietrūkst, tavu aizlūgšanu. Lai Dievs jums citi. Paldies jums. Paldies Dievam, ka jūs aizlūdzat par ikvienu un sevišķi arī par tiem, kas vāja nevisādi, arī par kalpotājiem, mācītājiem arī ļoti svarīgi, ka jūs aizlūdzat un paldies, ka jūs to darat. Tev ir kaut kas sakāms. Vai tu bez mikrofona? Es bez, jo man te jāšķirst. Man ļoti aizskāra nesen dziedātā dziesma un divi vārdi – pilnīgi brīvs. Un domājot par to, kā jau daudz vārdu Bībelē liek padomāt. Kā tas ir iespējams? Pilnīgi brīvs. Esi piedzīvojis Jēzu. Protams, kaut kas ir mainījies. Bet kā tu vari būt pilnīgi brīvs? Kā? Un tad ir vēl viena frāze – lausties spārni, ja šodien tikko dziedājām par laustajiem traukiem, un tur arī izskanēja par brīvību. Un tad ir tāds interesants piedzīvojums, kā kādā sarunā tu mēģini tam otram cilvēkam, lai viņš paskatās no citas puses, un tas otrs cilvēks mēģina, lai es paskatos no citas puses. Lūk, Jēzus ir vienīgais ceļš. Par to varam strīdēties, varam nestrīdēties. Bet ir viena tāda maza nianse, ka vienīgais ceļš, ja tu viņu pasludini, tad otram cilvēkam tomēr tā vieš uzmanīties. Tur ir tāda augstprātības skaņa. Un tas, ka tu norādi, ka ne jau es esmu tas ceļš, bet Jēzus ir tas ceļš, tas nemaina lietas būtību. To aizslēpies aiz Jēzu un ieterp savu augstprātību, savu pārākumu par visiem citiem ceļiem, ko citi cilvēki ir izvēlējušies. Un es par to esmu domājis, un tas ir izaicinājums. Ja tu lieto šo aicinājumu formulējumu, kā lai tur nesadzird augstprātību. Un tas otrs cilvēks atkal no otras puses. Bet tu esi augstprātīgs, ja noraidi šo Jēzus, Jēzus vārdus, vai tad tu pats neesi augstprātīgs? Un cik interesanti, kad gan vienā, gan otrā pusē var būt augstprātība, un tai pašā laikā viņas arī var tur nebūt. Tāpat kā var nejust, ka tu ar dažiem vārdiem esi kādām atņēmis sapni un salauzis spārnus, un nemaz par to tā negribētos, bet tā tas notiek. Vēl viena tāda mazāka atkāpe, vairāk kā 20 gadus atpakaļ. Gunārs Lāksdiņš vēl bija dzīvs. Es vēl biju krietni jauns. Nebija 20 gadu, Mārtiņ. Es teicu vairāk kā. No 30 tā kā bišķiņ jau ir pa daudz. Kaut kā 28 gadu, to nebija. Kādīgi
gribās atzīt, ko es darīšu, ko mums 90. 50 gadi atpakaļ. Un diskusija bija par teātri. Kāda attieksme ir, man kā kristietim, ko es domāju par teātri un kas ir teātris, tas ir labs vai slikti. Un tas kopsaucējs ir ļoti vienkārši. Pat dievkalpojums ir teātris. Pat dievkalpojums. Un jautājums ir tikai, kādu lomu tu spēlē. Kā tu spēlē to savu lomu? Tu vari atnākt uz dievkalpojumu, ieradumu pēc, tu vari pienākumu pēc atnākt. Visādi. Un tieši tāpat arī uz teātri. Lai ir viens dzejols. Pilnīgi brīvs. Aizskrien siltums, dzenot augstumu. Sposme atnes prožektora aklumu, sākas izrāde. Brīvības apliecinājums katrai nākamai kustībai, kas iestudēta pēc sēdošajiem nezināma. Kaut kas lika noticēt, ieraugot afišā brīvību. Esi ieradies, lai sēdētu lejā vai augšā. Vārds ievibrē stāstu, aicinādams izdzīvot to, kas priekšā. Ja ļaujies, sākas process, kas atsturojas tevī, ir apstājies laiks, ir cita dimensija. Vairs nav svarīgi, kur atrodas ķermenis. Sapnī nevajag ķermeni. Pilnīgi brīvs. Savā vājumā tiek apēsts mazulis, kuru nemācēja nosargāt. Nevaldāms spēks lielumānijai aprīt visus citādos. Bet viens šai izrādē ir stiprāks. Izlikšanās, meli, izrādīšanās nespēja ievilkt, nodot brīvību. Tev tiek dots uzvarēt. Tas ir kā atrast sevi pilnībā atdodot. Vājums ir nesavaldība, izgāžot dusmas, ka nespēja uzvarēt vilku bāru, kas grauž pacietības nervu, un visi īleni lien ārā kā lielu māju. Ir jāmirst. Tikai kad? Kad esi sakauts nespēkā, vai tad, kad esi brīvs pilnībā? Plūst augstums, dzenot siltumu. Apziņai vajag ķermenim teātri, izsapņoties. Un Pāvils saka, pārbaudiet visu to, kas labs, paturiet. Mums ir jāmainās. Un izmaiņa nenotiek dienas laikā. Tie ir izņēmumi, kad tā notiek. Un lūgšana nav tikai izprasīšana pēc kāda brīnuma vai pēc kaut kā, ar ko es netieku vai nevaru, vai ar ko ārsti netiek galā. Lūgšana ir tā, kas veido manu apziņu, kas palīdz manai apziņai, manam garam satikties ar to lielo garu, kas ir šeit ar mums, kas ir visur, visā, kas ir šī esība, lai viņa vārds ir svētīts. Paldies! Amen. Gods Dievam! Viss gods Dievam!
Halleluja. Izbrūc Dievam, Jēzum Kristum, kas ir vienīgais ceļš. Amen. Tā, tad vēl ir kāds liecības vārds, ko Dievs darīs mūsu dzīvē. Tā. Jā, es jau zināju. Tā ir tā kā droši vārds. Mana liecība varbūt nav tik gara un tik skaista kā Zejā runā, bet ko es gribēju padalīt, tas ir par, jau ziniet, manu problēmu. Un vispirms jau es gribu pateikties par jūsu lūkšanām, jo tiešām es jūtos labi un es nevarētu pat teikt, ka man kaut kas ir. Es nejūtu un paldies Dievam, kad tas ārstu teiktais ir tikai ārstu teiktais. Bet, ko es gribēju tieši teikt, kad nākot pie Dieva, man ļoti daudz jautājumu bija, uz kuriem es nevarēju atrast atbildes. Atbildes tika meklētas ļoti gudrās grāmatās, ļoti daudz kristīgu grāmatu. Man ir tiešām viņu diezgan. Un ļoti daudz klausījos dievkalpojumus. Un tā lasot un ejot, protams, paretam arī Bībeli. Bet tad bija tāds brīdis pienāca, ka es vairs, Bībeli likās, lasu, un man jau grūti paliek lasīt, vairs nevaru. Jau pienāk brīdis lūgt, jau liekas, ko es vairs jau nevaru palūgt, vairs nav spēka pat, liekas, tik daudz lasu un esi, ka vajadzētu jau visu saprast un zināt. Bet, tā bija dzīvē, kad bija moments, ka pat Bībeli nevarēja rokā paņemt. Un tagad, zinot šo situāciju, ka 11. septembrī man ārsti pasaka, ka tev ir ļaundabīgs vēzis, ticiet vai nē, es apsēdos un domāju, es tik daudz lasīju un esmu Dievs, kāpēc? Vai es kaut kur, ko nepareizi tā? Saprotiet, rodās tagad citi jautājumi. Liekas, tu lasi, tu esi, tu klausies, bet Dievs tevi noliek. Un tad klausos liecības, kā Dievs ir cilvēkus dziedinājis no vēža. Un liekas, vai Dievs es tev esmu laicīgi ar to vēzi? Liekas, ka nē, taču. Ja es esmu, viņš grib mani paņemt, tad nevajadzīgs vēzis, lai paņemtu. Viņš jau var paņemt mani veselu. Kāpēc to vēzi? Un saprotiet, es vienkārši ņēmu, visu atmetu un ņēmu lasīt Bībeli. Un lasīju Mateja evaņģēlijos. Es viņu vienkārši kā maizes šķēlīt apēdu. Es burtiski apēdu. Un aizgāju, es varēju lasīt. Es varu tagad lūgt. Bet saprotiet, man ir tāds prieks, tāda dzīvība liekas atgriežas. Tieši lasot šo Dievu vārdu. Cik viņš ir spēcīgs. Un Dieva vārdā ir teikts, tev pietiek ar manu žēlastību un slavu Dievam. Es neko vairāk negribu. Tā kā. Slavu Dievam. Tā kā es iesaku tiešām, dargie draugi, ja jums liekas, ka uz jums Dievs nerunā un ir atstājis un tā, tad es jums iesaku, ļoti silti iesaku, paņemiet Bībeli, paņemiet vienu evaņģēliju, izlasiet to evaņģēliju no pašas pirmās nodaļas līdz beidzamai, bez starpbrīžiem, bez telefona, kaut kur bez skraidīšanas, vienkārši izlasiet un jūs redzēsiet to efektu, ka Dievs runā, jo ja pēkšņi kādā brīdī vienkārši nerunā, tas nozīmē, ka jūs gribat kaut kādu pātro. Dievs dažreiz lēni strādā, viņš grib strādāt pie jūsu sirds. Tev bija kāda liecība, jā, droši, man prieks. Šo pāris salolāju, tā kā ir vīrs un sieva. Par to arī gribēju višķīgi padalīties, jo mēs kādu pusgadu atpakaļ uzrunājām mācītāju, ka mēs vēlamies laulāties.
Un sākot šīs sarunas, mēs tā kā skatījāmies uz augusta mēnesi, ka varētu augustā precēties, un mēs it kā pat vienojāmies par datumu, bet apmēram nedēļu vēlāk sanāca, ka mācītājs tajā datumā nevarēja, un mēs bijām jau paspējuši sarunāt, ka mēs esam Jelgavnieki, precēsimies Jelgavā, Jelgavas baptistu draudzē, bet datumā mācītājs nevarēja, un sanāca, ka nācās tās kārtas pārcelt citur, jo citā datumā atkal Jelgava bija aizņemta. Un, mūsu kāzas datums bija ieplānots 3. augustā. Un katru reizi, kad mēs braucām uz Ogri, lai plānotu kaut ko, lai runātu ar dekorētājiem, mēdinātājiem, ar draudzi, kaut ko skatītos, kā, ko var salikt kopā, sabīdīt, mēs braucām mašīnā un domājam, kāpēc tik tālu jābrauc? Nu, tas viss ceļš, tā visa degviela, tas viss laiks, mēs taču Jelgavnieki, bet tiešām nevarējām Jelgavā kaut ko atrast. Un tā pienāca tā nedēļa, kurā tā kā jau sestdienā ir kāzas un naktī no svētdienas uz pirmdienu, pirms tās sestdienas, pāri Jelgavai nolīja 2 mēnešu normu ūdeni. Un pilsētā tā iela, uz kuras mēs dzīvojām, cieta vissmagāk. Mums apkārt mājai ūdens bija līdz ceļiem, līdz dibenam, ļoti, ļoti daudz ūdens. Mums arī aplūda mašīna, un mašīnā līdz sēdekļiem bija ūdens. Un baznīca, kurā mēs bijām cerējuši precēties, viņa atradās apmēram 2 krustojumi no mūsu mājas, un arī šajā baznīcā bija plūdi. Apkārt baznīcai visa stāvvieta, kur mašīnas apstājās, bija aplūdusi tā, ka tur bez gumijniekiem nevarēja iziet cauri. Un kāzas, kas šajā baznīcā bija ieplānotas, tika atceltas. Un tajā dienā, kad mums bija jābrauc uz kāzām, mēs kāpām mašīnā, kur mēs pēdējo nedēļu žāvējām un centāmies pēc iespējas sausāku dabūt. Un viņu oda pēc viegla pelējuma, bet mēs braucām uz kāzām uz sausu baznīcu, kas ir tālu projām, brīnišķīgā, jaukā vietā, un viss izdevās lieliski. Un arī tas, ka mašīna mums nogāja vēl mēnesi līdz galam saplīst, tā kā uz kāzām mēs arī dabujām tikt, un viss izdevās lieliski. Tā kā tā gribēja tas. Paldies, redz kā Dievam slavu. Tā kā redz, kā Dievs dara brīnums, vai ne? Un Dievs jau zina, tālu vai tuvu, bet viss pēc Dieva laika. Un tā kā tā. Vēl ir kāda liecība? Jūtu? Jā, droši nāc. Jā, es arī tādu īstu liecību. Es zinu, ka daudziem arī ir vecāki, kas aizlūdz, jā, un man mamma ir tā, kas arī lūdz par sargāšanu ceļā un tā, un es skājāku visiem citiem. Un bija tā, kad es kā jau agrāk teicu, esmu vairāk kā 300,000 gadā nobrauc tos kilometrus, un tāpēc man tik daudz visādi gadījumi ir. Un arī nesen bija tā, ka es braucu pa šoseju, A6 starp Salaspili un Ikšķili tas posms. Un es eju pa ātro joslu iekšējo uz apdzīšanu. Man priekšā viena mašīna jau gāja, un es aiz viņas. Un tas ātrums bija kaut kur 110, tā, kā jau tas posms, tur 100 arī ir atļauts. Un pēkšņi es skatos, pilnīgi ne no kurienes, no labās puses, man nāk virsū melns universāls, mašīna. Viņš tā kā grib apdzīt to, kas viņam priekšā, bet viņš, acīm redzot, es biju aklajā zonā, ka viņš mani neredzēja. Un viņš man tā, labi, ka viņš tā lēnām, viņš tā nāk virs un es pa bremzēm spiež un sāk riktīgi taurē viņam tā. Viņš tā arī kā gāja, tā pa priekšu gāja apdzina lēnām to iepriekšējo. Ne viņš atvainošanos uzspieda signāls, neko vienkārši aiziet. Es viņam piebraucu, pēc tam piezinos klāt, skatos, jo, tā kā logā, šok, jā, tā kā viņš šādi vainīgs. Viņš līdz laikam arī bija tajā šokā vēl. Es domāju, cik tur tie centimetri, viņš man būtiski uznāca tā virsū, cik tie centimetri pietrūka, jā, lai tur būtu mašīnu varētu droši norakstīt, jā. Tā kā, paldies Dievam par sargāšanu uz ceļiem, jā, un arī aizlūdziet par saviem tuvniekiem, viņš ceļā viss, kas vajag savu.
slavu Dievam. Es arī, kā saka, daudz dažādu notikumu uz ceļa tiem, kas auto braucēji, jo vairāk brauc, jo vairāk notikumu, vairāk liecības. Es parasti, es cenšos braukt tuvu pie maksimāla ātruma. Tuvu pie maksimāla ātruma, neteikšu cik, bet, tuvu. Un dažreiz man ļoti kaitina cilvēki, kas kaitināja cilvēki, kas brauc pārāk lēni un zem atļautā maksimāla ātruma. Protams, es saprotu, viņiem ir visādi iemesli. Es atceros brāli Arturu, kas pie mums draudzē bija. Viņš brauca zem, tāpēc, ka viņš bija vecs cilvēks, un viņam liels ātrums nederēja. Kā viņš man teica, viņš brauca tur, kur šosei 90, viņš brauca uz 30 un uz 40. Saprotiet, tie, kas nezin, tie parasti tur pīpina un domā, kāpēc tik lēni. Un tagad es braucu un man parasti kāds blakus sēž un ja es kaut kur steidzos un ja kāds kaut kur lēni brauc, man pilnīgi tā enerģija te pilnīgi tā sakāp kaut kas, domā, kur tik lēni, kāpēc tik lēni un tā tālāk. Un man vienu dienu es jums pamācīšu, kā to darīt. Vienu dienu man sieva saka, tas brauc uz tavu draugu. Un tu tā pret viņu dusmojies. Tā iekšēji, cik iekšēji, vienkārši, kur tik lēni brauc. Viņš brauc uz dievkalpojumu. Un tā tu pret viņu tādām negatīvām domām esi. Un tā es padomāju, mēs nekad nezinām to iemeslu, kāpēc cilvēki kādā veidā, cik lēni vai kāpēc viņi ātri brauc. Vienmēr ir kaut kāds iemesls. Protams, policija zina labāk visus iemeslus, bet ja cilvēks lēni brauc, mēs nekad nezinām to iemeslu. Tādēļ es iesaku jums uz ceļa, ja jūs braucat, vienkārši svētiet to cilvēku, sakat, lai Dievs svētī, un nekur tās 2 minūtes īstenībā nevar nokavēt, vai ne? Ka tu biji autobraucējs, tu zini, nekur jau tās 2 minūtes īsti neizšķir to lomu. Bet tā, tev arī bija, jā, droši. Es sākumā, kad nācu šeit, es domāju, ka neliecināšu visām liecībām. Ļoti daudzas lietas tā kā mani uzrunāja. Un uzrunāja, tā kā Māris teica, ka cilvēku maiņa nenotiek vienā dienā. Tā arī manā dzīvē ir tā, ka ir lieta, ar kuru netiku galā. Es vienkārši netiku, es kritu. Attiecības man ar māsu, viņas ir ļoti sarežģītas, jo cilvēks ir ar garīgām problēmām. Un katru reizi, kad mums ir saskare un mums ir kopēja mamma un jābūt pie mammas, tad mums ir tā saskare, vienmēr saspīlēta. Un katru reizi lūdzu Dievam piedošanas, un Dievam lūdzu, Dievs, es taču nerādu tevi. Es katru reizi rādu tikai savu es rādu tikai savu tādu. Un es nerādu Dievu, es neparādu Dievu, es neparādu Jēzu, kādu bija jābūt. Un lūdzu, un katru reizi krītu iekšā, un katru reizi krītu. Un šajā reizē bija tā, kad atkal notikums, kur atkal es vienkārši, es jau salūzu. Un es Dievam saku, Dievs, es vairs nevaru braukt pie mammas, es nevaru par viņu parūpēties, es neko izdarīt vairs nevaru. Es vienkārši nespēju ar to cilvēku komunicēt, jo katru reizi, kā es ar viņu saskaros, tā mums ir saspīlējums. Un Dievs parādīja, saka, nevis tajā māsā, kur ir problēma, bet manī pašām. Saka, kamēr tu nenoliksi to savu es, būs pamanām, būs tā kā ir jābūt. Jā, ir pareizi, ka tu par viņu pastāvi, jo tur ir ļoti sarežģīta situācija. Mamma vienkārši, ja es aizēju, es saprotu to, ka mamma paliek vienkārši, viņa paliek briesmās. Tā ir realitāte. Bet jānoliek tādu savu es. Noliek savu es. Rūpējies par mammu, turpini to darīt, bet noliec savu es. Un kamēr tu nenoliksi visas lietas, kas tevi tā kā saista, tikmēr rezultāti nebūs. Un es Dievam atdevu. Un es tiešām Dievam atdevu, jo tajā brīdī es tiešām es reāli salūzu, jo es sapratu to, ka ja es neturpināšu rūpēties, tad mamma vienkārši nomirs. Tieši kā vārds nozīmē, viņa nomirs. Un tad man bija jāatgriežas atpakaļ, man bija tā situācija nevis jāatrisina, bet vienkārši jāsasauc kopsapulce, kas bija pirmo reizi kaut kāda, es saku, kā mums tālāk dzīvot, saku, es tā vairs nevaru, es negribu strīdēties, es vienkārši negribu, es gribu normāli, mēs rūpējamies par mammu, mēs nerūpējamies viena par otru, mēs necīnamies viena ar otru, mēs rūpējamies par mammu. Es sasaucu kopsapulci, un es pirmo reizi sajūtu, pat ja ir tādā saspīlētā gaisotnē, tad tāda ļoti saspīlēta, bet es pirmo reizi
mani ieklausījās, un es zinu, ka Dievs tur bija klāt un aiztaisīja mutes, lai nebūtu atkal mums konflikta, un aiztaisīja mutes. Un tad es sapratu vienkārši, kamēr mēs nesalūstam Dievu priekšā, rezultāta nav. Mēs varam lūgt, es gribu, bet vai Dievs to lūg? Un kamēr tu nenoliec tādu savu es lāpstiņu, ko smilšu kastē, Dievs neienāk šajā situācijā. Ienāk. Tikai tad, kad tu to salūsti, tikai tad. Un es daudzas liecības dzirdēju arī kristīgajā radio, kur arī salūsti Dieva priekšā. Un tad viņš tevi var veidot no jauna, kamēr ir tavs es no visām pusēm. Nekas nebūs. Rezultāta nebūs. Lūkšana netiks atbildēta. Amen. Amen. Tā kā slavu Dievam. Tā kā tad dziedāsim dziesmu, ne? Un šī dziesmas laikā saliksim savus brīvprātīgos ziedojumus debesu valstības darbā. Lai Dievs mums palīdz. Pateiksimies Dievam par ziedojumiem. Paldies Tev, dārgie debes Tēvs, Kungs, par ikvienu cilvēku, kas atbalsta, Kungs, Tavu debesu valstību, kas Dievu valstību atbalsta ar to, ko Tu viņam esi devis. Paldies, ka daudziem no mums, ikvienam no mums ir maize un prieks mājās un miers mājās. Tēvs, mēs arī lūdzam Dievs arī par tiem cilvēkiem, kas ir kādu veidu trūkumā,
vai attiecību trūkumā, vai finanses trūkumā, vai darba trūkumā, vai kaut kādas problēmas Dievs ir neatrisināms. Mēs lūdzam, lai Tu, kungs, atrasini, lai Tu, kungs, gādā, lai Tu atklājies kā gans. Tev pateicamies arī par visu to, ka Tu esi labais gans. Tev slavējam, pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Yeah.
paldies Dievam par brīnišķīgām liecībām un svētīgām liecībām. Tā. Es gribēju pajautāt draudzē tie, kas jau ilgāku laiku. Šodien liecināja Anna, vai ne? Šodien, vai jūs atceraties Annu? Tiešām. Neviens no jums, es viņu atceru, man jau es atceros, es viņu zinu. Pazīt viņu var tikai vīrs un Dievs. Es viņu zinu. Un mēs draudzējamies kopā. Ne jau es, bet draudze. Šodien pārsakos, draudzējās tajā laikā, kad mums nebija īsti daudz mūziķu. Jūs atceraties, kad Ivo vēl nebija. Anna brauca uz šejienu kopā ar savu brāli, Uldi, vai ne? Un Ziemassvētkos veidoja dažādas mums muzikālus pasākumus, un atcerieties, vairāki Ziemassvētki mums bija kopīgi šeit, draudzē, kopā ar Annu, kopā ar viņas brāli, kopā ar bērniem, un viņa bija mums un ir mums par svētību, un tāpēc kad viņa man nāca ar piedāvājumu viņas salauzāt, tad man divu domu nebija. Man liels prieks par tevi, Anna, man liels prieks par Aināru, tavu vīru. Jūs ļoti svētīgs, lai Dievs jūs svētī un vada un piepilda ar visu to pašu labāko no viņa paša troņa. Tā kā tālāk, tā svētība. Zināt, Anna jau ir no tiem laikiem, kad mums vēl tie mūziķi bija tā mazāk, kad mēs vēl kad Ivo tā aktīvi šeit nekalpoja, kad Anna šeit kalpoja ik pa laikam un kopā ar brāli. Tā kā paldies tev par to laiku. Slavu Dievu, novērtējam ļoti to. Tā kā. Un šodien es gribu izlasīt kādu raksturvietu no Dieva vārda. Un tas būs no Psalma 8. No Psalma 8. Lasīsim visu Psalma 8. Un Psalms 8. saka tā, no 1. līdz pašam 10. pantam. Dziedātāju vadonim Dāvida dziesmu uz Gititē. Kungs mūsu valdnieks, cik augsti godājams tavs vārds visās zemēs. Tavu varenība sniedz debes augstumos, no bērnu un zīdaiņu mutes tu sev esi izveidojis pretspēku saviem pretiniekiem, lai liktu aplust saviem naidniekiem un sācenšiem. Kad es redzu tavas debesis, tavu roku darbu mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis. Kas gan ir cilvēks? Kad tu viņu piemini un cilvēka bērns, kad tu viņu uzlūko. Tikai mazliet tu viņu esi šķīris no Dieva ar godību un varenību, tu viņu esi pušķojis. Esi to darījis par valdnieku, pār saviem radījumiem. Visu to esi nolicis pie viņa kājām. Avis un vēršas visnotaļ arī lauka zvērs. Putnas zem debesīm un dzīves jūrā, un dzīvība, kas jūras dzelni tekas izlodā. Kungs mūsu valdnieks, cik goda pilns ir tavs vārds visā pasaulē. Svētais Dievs, svētīs šo vārdu, svētī, Kungs, un uzrunā mūs ar savu svēto garu. Kungs, tu zini, ko ar ko un kā mēs dzīvojam mūsu sirdīs. Un Tēvs, tāpēc pazīstot mūs, tu vari mūs vislabāk arī uzrunāt. Dievs stiprina un atjauno mūs un dziedina mūs. Un lai tavs svētais gars iesēja mūsos to dzīvības vārdu sēklu, kas spēj dot augus mūžīgai dzīvībai. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es domāju, ka jau kaut kādā veidā mēs jau par šo 8. psalmu būtību esam šodien padziedājuši. Ne tikai padziedājuši, bet viņu izdziedājuši, vai ne? Un esam godinājuši un slavējuši Dievu. Un man liekas, ka tās dziesmas ļoti pieskaņotas šim 8. psalmam bija. Un es ticu, ka šī svētruna būs lielis turpinājums tam, ko mēs dzirdējām pagājušo nedēļu. Kāda tēma bija pagājušo nedēļu? Pateicība. Tam, ko mēs dzirdējām pagājušo nedēļu par pateicību.
Pateicība ir par to, ko Dievs dara, darīja vai darīs tavā dzīvē. Amen. Par to, ko tu redzi, ko viņš dara. Par to, kā viņš to dara. Pateicība ir par to, ka tu novērtē to, ko viņš dara. Jo mēs jau pagājušajā svētdienā un arī trešdien mēs ļoti tā labi diskusijas izvērtās arī par to, kas ir pateicība un kas ir slava. Un pats ar pateicību un slavu ir kādas atšķirības. Un šodien nebūs par pateicību kā tādu, bet šodienas uzsvars būs par slavu. Kā teica kāds cilvēks, pateicība ir par kaut ko. Vai ne? Tu vienmēr pateicies par kaut ko, tu nepateicies par to, kas nav. Loģiski, kaut kādā ziņā tev nav sirdī pateikties par to, kas nav. Ja? Bet slava ir par pašu personu. Tā ir par to, kā tu abrīno un kā tu godini to personu, kuru tu slavē. Ja? Pateicība ir par to, kas ir dots, un slava ir par to, kur tu gribi pagodināt, cienīt to, ko tu slavē. Un viens no slavas pamata elementiem, kā es domāju, kas ir viens no slavas pamata elementiem? Es domāju, Apostols Pāvils neminēja to pirmajā vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā par mīlestību, bet es domāju, viens no mīlestības pamata elementiem arī tas ir. Es domāju, tas pamata elements iztrūkst un viss mīlestība tāda darbos pāriet. Tāda pienākuma sajūta pāriet, ja tas elements iztrūkst. Viens no slavas pamata elementiem ir abrīna. Abrīnot to personu, kuru tu slavi. Un līdzīgi es domāju, abrīnot to mīlestības pamata elements ir abrīnot to personu, kuru tu mīli. Jo līdz ko tev pazūd šis abrīns, līdz ko tev pazūd, kā krieviski ļoti labs vārds. Es pat mūsu vārdu, varbūt kāds latviskot var šo vārdu, vashišats. Kā ir Latvijas? Lepoties tas vēl, tā būtu, lepoties ar tādu, var gan pozitīvu, gan negatīvu, ja? Bet vashišats, neko labāk latviešu valodas tādā vārdu krājumā neatrad kā abrīnot, ja? Ja tu abrīno, es domāju, tu vari spēt slavēt, jo slava bez abrīnas, godīgi sakot, tā ir tāda mākslīga padarīšana. Kā mārs šodien teica, tas ir tāds teātrs, tāpēc, ka visi dzied, un es arī dziedu, tāpēc, ka visi slavē, es arī slavēju, bet par ko, kāpēc, man nav līdz galam skaidrs, un man tas vienkārši patīk, un tā, bet tad, kad tavā slavā, jeb tavā pateikuma slavā, tad, kad tavā slavā un mīlestībā ienāk abrīna, kad tu sāc abrīnot to, ka tu sāc, kā viens vārds saka, daži saka, tas ir slikts vārds, meditēt par to, pārdomāt par to, cik tava sieva ir skaista, līdzīgi kā es pārdomāju par to. Jo es vairāk pārdomāju, cik mana sieva ir skaista, jo es vairāk viņu mīlu, jo es vairāk pārdomāju, cik viņai daudz ir pozitīvi īpašība, jo man mīlestība aug. Es, protams, varu atrast daudz dažādas citas lietas, par ko pārdomāt, kas viņai nesanāk, kas viņai nav tā, un tad beigās pārdomāt to, beigās man mīlestība noplok, un pēc gadiem saka, kur tad tā mīlestība ir. Bet es to neļauju tam būt savā sirdī. Es abrīnoju, es meklēju iemeslu abrīnot. Kā pateicība meklē iemeslu, kā mēs pagājušo nedēļu runājam, meklēju iemeslu, par ko pateikties. Atcerieties tos vārdus, kas man visu laiku stāvjos galvā jau kopš pagājušās nedēļas. Man viena acis neredz, bet es nekoncentrējos uz to, kas neredz. Es meklēju iemeslu, par ko pateikties. Es pateicos par to, kas redz. Ja? Man viena kāja nav tāda, kāda viņai vajag, bet es nemeklēju iemeslu kurnēt par to. Es pateicos par to, kas iet. Ar vienu kāju, vēl viss, bet es slavēju un atrodu iemeslu pateikties. Vienmēr jau var atrast iemeslu, par ko nepateikties. Un tāpat arī slava vienmēr atrod iemeslu, par ko slavēt, abrīnot. Un ja tas tā nav, tad parāda Dievs mums šodien. Es gribu jums dot
šodien daudziem iemeslu, par ko slavēt Dievu, par ko viņu apbrīnot. Par ko viņu apbrīnot. Kāpēc šis psalms apbrīno Dievu, ja? Un apbrīnā ir tas, cik skaists, cik varens, un mēs lasījām šo vārdu, cik godājums. Un tas tā kā, ja tas vienkārši izteiks, tad tas ir vienkārši tāds mākslīgs, ja? Bet ja tas izteiks no sirds, apbrīnā, kad tu pārdomā, kad es redzu tavas debesis, tavu roku darbu, kad es redzu cilvēku, kad es redzu visu to, cik skaists gan ir radītājs. Kā viens teica, paskaties uz sevi. Nu labi, varbūt tu neuzskati sevi par skaistu, bet paskaties vienalga, uz kur tu uzskati par skaistu. Ja tas cilvēks ir tik skaisti radīts, tad cik gan skaists un gudrs, cik gan spēcīgs un cik gan uzmanīgs ir radītājs, vai ne? Ja? Un 8. psalms, es domāju, tieši par to, par slavu un apbrīnu. Un es teikšu tā, ka mēs nevaram slavēt to, ko nepazīstam. Jo tad tā ir mākslīgi. Es satieku uz ielas cilvēkiem, oi, kā tev labi sanāk, kāds tu brīnišķīgs esi. Tu man nepazīsti. Tas ir apmēram tā, tu nevari slavēt to, ko tu nepazīsti. Un tāpēc Dievs aicina mūs sevi iepazīt caur Jēzu Kristu. Un ja mūsu slava ir kaut kādā veidā brīžiem, ja mēs to, ko slavējam, nepazīstam, tā kā, lai es saku, mūsu slava paliek mākslīga. Mākslīgi. Ziniet, daudz cilvēki, un arī es tāpat skaitā, brīžiem iekrītu kādā grāvī. Es slavēju, tāpēc, ka es labi jūtos tajā atmosfērā. Tāpēc es slavēju. Jā, tāpēc es slavēju. Bet, jo tad, ja tu slavē to, ko tu nepazīsti, tu vairāk koncentrējies uz ko? Tu vairāk koncentrējies uz to, kā tu jūties. Viss labi. Kā tu jūties. Tu vairāk koncentrējies uz to, kas tu esi. Jo tu vairāk koncentrēji, es jūtos labi, tāpēc es slavēju, tāpēc man ir tik labi. Un tu esi šīs slavas centrā, tāpēc, ka tu slavē tikai tāpēc, ka tu saproti, ka tev ir labi šajā slavēšanas laikā. Slavu Dievu. Viss ir kārtībā. Bērniņi grib slavēt Dievu arī raudot. Un ja, tā kā arī viņi grib slavēt Dievu. Un tad, kad jo mēs vairāk koncentrējamies ap sevi, jo mazāk slavējam Dievu. Jo mēs gribam vienkārši, kā lai saka, slavas laikā piedzīvot feelingu, nevis piedzīvot Dievu. Piedzīvot dzīvo Dievu, kas mūs var pārveidot, kas mūs var ievest savā slavas klātbūtnē un izmainīt un apskaidrot. Ja? Un 8. psalms, ko tad viņš īsti ietver? Ietver pārdomas, kā viens mācītājs teica, ir pārdomas par to, ko viņš ir radījis. Pārdomas par to, kāds viņš ir. Vai atcerēties Jesejas grāmatas 6. nodaļu? Vispār, ko es saku? Vai kāds ir lasījis? Jesejas grāmatas 6. nodaļu. Valdis jau saka, ka viņš ir lasījis, bet es Valdim īsti tagad nejautāšu, kā man citam pajautāšu. Vai zina, kas tur aprakstīts? Tur ir tāda situācija, kad pravietis Jesē, viņš to paņems Dievu godībā, Dievu klātbūtnē, tajā vietā, kur visi slavē Dievu. Tajā Dievu godībā, kas ir pilnīgi tik šķīsta, ka tur tik svēts, ka pilnīgi pat tie, kas slavē Dievu, aizver savas sejas ar spārniem. Un tad es izlasīšu Jesejas 6.1.4. Tur tanī gadā, kad nomira ķēniņš Uzsija, es redzēju to visvareno kungu sēžam uz augsta lepna troņa. Un viņa troņa apmaļu šuves piepildīja svētnīca. Serafi, neskaidroši, kas tie ir eņģeļi, varētu teikt, līdinājās pāri viņu. Tiem katram bija 6 spārni, ar 2 serafs apsēdz savu vaigu, ar 2 savas kājas, ar 2 viņš lidoja. Tie nemitīgi sauca cits aiz cita, ko mēs šodien arī dziedāsim vakarēdienā. Vai nav vakarēdienā jums tā,
kad dziedat svēts, ka kādam iemaldās doma, kura reizi jābeidz jau šī dziesma, ja? Bet viņi nemitīgi cita sauca šos vārdus, svēts ir tas kungs, Cevots, visa zeme ir pilna, viņu godības sliekšņu pamatrīcē no sauciena skaņām un apspildījās ar dūmiem. Tas nozīmē, ka viņi nedarīja to pienākumu dēļ, viņi redzēja to godību. Saprotiet, redzēja. Vai jūs varat iedomāties visbrīnišķīgāko mirkli savā dzīvē? Visbrīnišķīgāko mirkli savā dzīvē, kad jūs vienkārši apstājaties un pilnīgi kaut ko tādu tik skaistu redzat, ka jūs negribat to skaisto momentu laist projām. Vai palūkojaties, nezinu, kurš no jums vispār ir bijis vakar laikā, izejot ārpus pilsētas, palūkojaties vienkārši zvaigznēs. Arī tas ir tāds svētbīgs moments, kad tu vienkārši atraujies no zemes, atraujies no sevis, atraujies no visu tā, kas tev raizes un rūpes dara, un vienkārši skaties un lūkojies šajā skaistumā. Vai ne? Vai ir tāds bijis? Ja nav, tad tev 100% vajag atpūt. Tad tev vajag kaut kur izrauties no tās ikdienas un nokļūt tajā svētuma kontekstā. Svētuma kontekstā, jūs sakat svētuma, tas ne tikai nozīmē, ka tu esi pilnības kontekstā, bet svētuma nozīmē, ka tu esi kaut kādā vidē, kas ir pilnīgi atšķirīgi, kas aizrauj tev elpu, kas liek tev tā vienkārši tādā veidā no tā skaistuma būt sajūsmā. Ot tas pareizais vārds, vaskišs šāds, būt sajūsmā. Sajūsmināt. Un viņi nedarīja to aiz pienākumu, viņi sajūsminājās skatot uz Dievu vaigu. Es pat dažu brīdi teikšu godīgi kārdinājos, lasot Dievu vārdu, es domāju, pagaidi, viņi nemitīgi to teica, nekad to nepārtrauc. Tas ir garlaicīgi, man personīgi. Bet kāpēc man liekas, ka garlaicīgi? Tāpēc, ka es tur pats neesmu bijis. Tāpēc man ir garlaicīgi. Vai jums ir, piemēram, tā kā Mudīts šodien stāstīja, garlaicīgi Bībelē, kamēr nelasāt Bībeli, kamēr tu pats tur neesi bijis, kamēr tu neesi pagaršojis to, cik neesi baudījis, un tad tu liekas, kas tur ko, laiks iet, un tu nevar 2 pantus izlasīt, un tev liekas vēl 3. jālas, vēl nodaļu un tā tālāk. Tāpēc, ka pats neesi bijis, vai Dieva klātbūtnē, Dieva mīlestībā, vai Dieva slavā, kad Dievs tev ieved kaut kādā īpašā atmosfērā, tad tur nav garlaicīgi. Tad tur liekas laiks skrien un tev gribas būt un atkārtot kā tiem mācekļiem, kuri tā uzvesti apskaidrošanas kalnā, viņi teica, viņi tā, es piebilst, es pārfrāzēju drusciņu, saku, metam mieru, te mums ir labi, celsim telti, 1, 2, 3 un būsim tajā vietā, cik labi mums ir šeit. Un es sagaidu, ka arī draudzēt dievkalpojumus, es ceru, bet es ticu, es pārliecināts, ka tam jābūt tādam, cik labi mums ir būt šeit. Un viņi apbrīnoja, viņi sauca svēts, ja? Un 8. psalms iemāca mūs apbrīnot radītāju par to, kas viņš ir un ko viņš paveic. Amen? Amen. Tavs vārds ir augsti godājums. Jūs lasījāt šajā 8. Jūs dzirdējāt šo psalmu vārdus, tavs vārds ir augsti godājums. Interesanti. Teikšu tā, latviešu valoda drusciņ šajā kontekstā ir nabadzīga. Teikšu tā, piedodiet, tie, kas klausās, kādā veidā nabadzīga. Mums, vai nu bagāti, es teikšu tā, nezinu. Jo mums varbūt dzēnieks ir labāk. Mums vārds ir vārds. Mums vārds ir, vārdi, daudz vārdi, mēs tīklasam daudz vārdi, un mums vārds ir cilvēkam vārds. Citās valodās ir pavisam citādāk. Ja jūs citās valodas, piemēram, krievu valodā, slova, tu tur var izlasīt много slov, bet ir īmē. Un ziniet, kas latviešu valodā brīžiem notiek, mēs domājam, ka mēs izlasam tavs vārds, lai top svētīts. Un latviešiem, tavs vārds ir tā Bībele, lai top svētīta. Tā Bībele top, nē. Krieviski tas mūsu tēvs debesīs tvajo īmē, ja? Varēs? Tavs vārds, tā kā tevi sauc, lai tas top svētīts.
Un šeit arī tas nav vienkārši, Bībele ir godājuma, lai visās zemēs. Viņš te par to runā. Viņš runā par Dievu vārdu. Un Dievu vārdu, man pašam visāk tas vārds asociējas ar daudziem vārdiem. Dieva vārdu, imja Božie. Un kas no jums kā var nosaukt Dievu vārdu? Logos un rema. Jā, te kaut cits konteksts. Tas ir par kaut ko citu. Logos un rema. Jā, arī, bet es domāju, vai piemēram, vai jūs zinat, kā Dievam ir vārds? Vai jūs pazīstat Dievu vārdu? Daudz vārdu. Jā, čudni, jā, ļoti labi. Daudz vārdu, bet no tā daudz vārdu, vai tas kāds vārds ir īpašs vārds? Jā, Gospod. Nevis īpašības vārds, bet īpašs vārds. Особенный. Krievu valodā особенный un īpašības vārds ir cits, bet latviešu valodā īpašs vārds tāds, kas tev ir ļoti īpašs. Особый. Uzriet, Dievam ir daudz, kā var teikt, daudz dažādi vārdi. Bet tagad nepadomājiet, es nerunāju par daudz dažādām reliģijām. Es domāju, kā cilvēki un kas tiem cilvēkiem ir īpašs vārds pie Dieva. Ābrahams viņš upurēja tur. Dievs viņam lika upurēt savu vietpēcbušo dēlu. Protams, ar nodomu, ka viņš viņu apturēs. Dieva nodoms bija apturēt, bet pārbaudīt viņa paklausību, vai viņš aizies līdz galām. Atcerieties. Un tad, kad viņš aizgāja līdz galam, tad, kad viņš gandrīz aizgāja līdz galam, Dievs teica, nevajag, es tev esmu pārbaudījis, šeit tev tur krūmos stāv, kas tur krūmos stāvē? Alns, jā, Valds labāk zina. Man vajadzētu zināt labāk, bet Valds labāk. Krūmos ir alns, un tam viņš to alnu upurē, un tad ir Dievam vārds ir tas kungs gādā. Tas kungs gādā, viņš nosaukt, tagad piedodiet, tagad tajā ebreju valodā nevarēšu nosaukt, es viņu neesmu vienkārši pierakstījis, bet tas kungs gādā, viņš nosauc šo Dievu, tas kungs gādā, un tas vārds nozīmē, es pazīstu Dievu, kura vārds ir, viņš apgādā. Saprotiet, mēs varam runāt par to, bet mēs varam nepazīt to. Vai ne? Mēs varam, un tad, kad piemēram Mūzes izgāja karot pret pretiniekiem, un Dievs viņiem deva uzvaru, viņš teica, pārprātējot, viņš teica, es pazīstu Dievu, tas kungs ir mans karoks, Jehova Nisī. To es atcerējos, Jehova Nisī, es pazīstu. Viņš teica, es esmu iepazinis Dievu kā savu karoku, tas ir viņa vārds. Tad, kad Dievs stādījās priekšā Mūzum, kā viņš teica, kas viņš ir? Es esmu, kas es esmu. Es esmu, kas es esmu. Tas nozīmē, ka tu viņam tādu kopsaucēju Dievam nevari piešķirt, tā kopumā. Tagad es idealizēju to vārdu, es esmu, kas es esmu, es idealizēju. Nē, Dievs saka, es tajā brīdī tev atklājot kā gans, tu man iepazīsti kā ganu, tas ir mans vārds, tu man iepazīsti kā glābēji. Jēzus atnāk, viņa vārds ir Sušķi. Arī. Jēzus atnāk, viņa vārds nozīmē Ješo. Tas kungs mana glābšana. Tas ir vienkārši, Jēzus, tu atnāci, slavu Dievam, es esmu Māris, tu esi Jēzus, tas tavs uzvārds Kristus, mans vītols un tā tālāk. Viņam vārds, uzvārds, man vārds, un nē, tas nav par to. Dievs saka, kad es atnācu uz šo zemi, es gribu, lai tu iepazīsti mani kā glābēji. Un tāpēc mans vārds ir tas kungs, mans glābējs. Ješo, Jozo, kā vēl vienā rakstvietā, viņš grib, lai mēs iepazīstam viņa vārdu. Un tad, kad mēs iepazīstam viņa vārdu, mēs varam slavēt par to. Es slavēju Dievu par to, ka viņš ir mans glābējs. Es slavēju Dievu, jo viņš ir mans apgādnieks. Es slavēju Dievu, jo viņš ir mans atpestītājs. Es slavēju Dievu, jo viņš ir mans pestītājs. Es slavēju Dievu, jo viņš man izrāva no tumsas. Es slavēju Dievu, jo viņš ir cienīgs. Es viņu esmu iepazinis tā. Ja es viņu neesmu iepazinis, tad es vienkārši izsaku mākslīgas vārdus. Jēzu, 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 Jēzu. O, Iisus, помоги.
Oi, Iisus, помоги. Он обеспечитель. Un tad viens saka, tāpēc ir dots otrais bauslis, ir dots. Jā, nelietīgi nevalkā Dieva vārdu. Tas ir atkal arī par to, par viņa vārdu, kā viņa sauc, nelietīgi nevalkā. To, ko tu nepazīsti. Tu viņu uzskati par to, vienkārši tas ir neloģiski, ja tu nosauc viņu, to, ko tu nepazīsti. Tāpēc viņš aicina tevi savā pazīšanā iepazīt sevi, iepazīt viņu kā glābēju. Jaunā derība analogs, tam tavs vārds ir augsti godājams. Kurš šo analogu zina? Analogs tas ir, tas, kas Kalvimā ir izskaidro. Zinu, bet citam nevar izskaidrot. Neesmu labs skolotājs. Mācītājs var būt, bet pat labs mācītājs nevar. Skolotājs vēl jau vairāk. Analogs, tas ir līdzīgs. Līdzīgs, ja? Un jaunajā derībā, kad viņš lūdz mūsu Tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds. Svēts. Ar ko šis vārds ir tik īpašs? Ar to, ka viņš ir svēts. Nozīmīgs ir viņa vārds. Tas nozīmē, ka viņš ir atšķirīgs viņa vārds. Un vēl vienā pozīcijā es jums drusciņu mazlietiņu viesīšu skaidrību par to vārdu svarīgumu. Par to vārdu svarīgumu. Iedomājieties, tagad nāk prezidents. Labi, nezinu, kurš no jums to varētu iedomāties, bet labi, nāk prezidents mūsu vidū. Nāk prezidents. Stāda priekšā. Latvijas valsts prezidents, vai ne, nāk iekšā un nosauc viņu vārdu. Rinkēvičs nosauc viņu vārdu. Ko jūs darīsiet? Nē, krist ceļos, nē. Es neaicinu, ka jūs kritat ceļos. Kas tā nāca? Lai iet prom. Tad, kad nāk kāda svarīga, prominenta persona, kam ir status un amats, un ne jau tikai tamdēļ, ka viņš ir tā cienīgs, mēs krītam, bet viņa amata dēļ mēs viņu godājam, mēs pieceļamies kājās. Vai ne? Mēs pieceļamies kājās, jo viņa amats liek mums piecelties kājās. Un tagad iedomājieties vēl lielāk, un tagad nāk ķēniņš un kungu kungs. Tur pat nav kur likties. Vai nu tu kritīti garš jaukas, vai nu tu tur kritīti garš. Nav kur likties. Tad bija labi papildinājums. Tieši. Paldies, Pāvel. Tiešām nebūtu kur likties. Jā, jūs iedam tiešām nebūtu, un mēs zinām, ka brīžiem, kad ir kaut kādi svarīgi cilvēki, ienāk, visu galvu noliecās. Ir tāda dievbīga, pazemīga attieksme, un viņa vārds ir šodien, kad viņš ir mūsu vidū, viņa vārds ir Jēzus, tas kungs mūsu glābšana. Viņš ir mūsu vidū ienācis. Viņš mūsu vidū grib darīt šīs labās un svētīgās lietas. Amen? Un tā mēs zinām, uzriet, Dievu vajag slavēt arī par to, ko viņš paveicis. Mēs šodien kādu raksturvietu no Jāņa atklāsmes grāmatas lasījām. 5. Vismaz zini, mēs lasījām Jāņa atklāsmes 5. nodaļu grāmatu. Un tajā Jāņa atklāsmes grāmatā 5. nodaļā bija situācija par to, ka kādam bija jāatver grāmata. Neprasiet man, kāda grāmata. Šajā brīdī es netāks izskaidrot, bet kādam bija jāatver grāmata. Un tas, kas apraksta šo notikumu, viņš saka, es nevienu neredzēju, kas varētu atvērt. Nebija neviena, kas būtu cienīgs atvērt šo grāmatu. Nebija neviena, kas būtu cienīgs atvērt šo grāmatu, un viņš raudāja. Un tad piegāja kāds viņam priekšā, un viņš pateica, neraudi. Ir kāds, kas ir uzvarējis, ir tāds, kam ir papildināts, ir kāds, kurš ir slavas cienīgs, un ir kāds, kurš ir spējīgs atvērt šo grāmatu. Un tas ir Dieva jērs, un viņam pienākas visa slava, gods un cieņa. Un tas ir Dieva jērs, un viņš atnāk un atver grāmatu. Un kas notiek tajā brīdī, kad viņš atver grāmatu? Visi tie, kas stāv viņam apkārt,
Saprot, visi tie, kas viņam stāv apkārt, bīskapi, pāvesti, mācītāji, 25, 80 gadi, 100 gadi, visi tie, kas viņam stāv apkārt, nometās ceļos, zemojas viņu priekšā un saka, cienīgs. Ir tas jērs saņemt godu. Ko vēl? Es zinu, bet ko? Slāvu, bagātību, gudrību, cienīgs ir tas jērs saņemt to. Jo kāpēc? Jo viņš tāpa nokauts. Jo viņš atpirka ar savām asinīm cilvēkus. No kā? No grēku un nāves verdzības. Viņš atpirka ar savām asinīm, viņš izpirka. Viņš burtiski kļuva tas upuris mūsu dēļ, kur mums vajadzēja iet šo ceļu. Un tāpēc visi ceļi noliecās viņam priekšā. Vai ne? Visi ceļi noliecās priekšā. Un tālāk šī tā priekšvēstures šim stāstam, kad viņš iet Jeruzalemē. Tajā vietā, kad viņš iet Jeruzalemē, pirms savas krustā sišanas, kas notiek? Cilvēki sāk viņu slavēt. Cilvēki sāk viņu slavēt, kā šajā 8. psalmā rakstīts, viņi sāk godināt. Viņi sāk teikt, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Un kādam, kas nav nepazīst Jēzu, kādam, kam Jēzus ir pilnīgi svešs, viņam tā slava nepatīk. Viņš domā, cik ilgi var slavēt Dievu? Vai es neesmu redzējuši cilvēks, cik saka, cik ilgi var runāt par Jēzu? Kāpēc tas Jēzus jums uz katrām lūpām? Es teikšu uz manām lūpām, tāpēc, ka es viņu pazīstu, viņš pazīst mani. Un tāpēc es zinu, par ko viņu slavēt. Es zinu, kāpēc viņam vajag dziedāt un dziedāt viņam godu. Un viņam dzied un tad saka, un tad Jēzus uz visu šo notikumu atbilda raksturvietu. Viņš saka, viņš, kad iet Jeruzalemē, atbilda raksturvietu, vai jūs nezināt? Ko viņš saka? Vai jūs nezināt? Vai jūs nezināt? No bērnu un zīdaiņu mutes tu sev slāvu esi pagādājis. Tu sev slāvu esi pagādājis. Viņš atgādina, ko? Viņš atgādina šo 8. psalmu. Dievs nevis karo ar cilvēku, bet viņš sagādā sev slāvu. No tiem, kas varbūt neko iepriekš nespēja kā tikai slavēt Dievu. Un tad saki, es tagad šajā kontekstā pārdomāju. Tu saki vienā brīdī, man tas zīdainis traucē slavēt Dievu. Man viņš kliedz traucē vēl kaut ko. Dievs atgādina šo raksturvietu. Viņš saka, no viņu mutēm es sagādāju sev slavu. Visa radība slavē man. Vai tu izvēlies šodien to darīt? Vai tu izvēlies šodien to darīt? Amen. Kas gan ir cilvēks, kad tu viņu uzlūko? Kas gan ir cilvēks, kad tu viņu uzlūko? Ja, tik mazliet tu viņu šķīri darīs zemāk par eņģeļiem. Kas gan ir cilvēks? Vai tu izvēlies viņu šodien slavēt? Amen. Vai tu izvēlies, vai tev ir cits ceļš ejams? Agri vai vēli, ik viens nonāks tajā vietā, kur vajadzēs liekt ceļus Dievu priekšā. Un vai nu brīvprātīgi, ar slavu, ar apbrīnu, pateikt vārdus, cienīgs ir tas jērs, saņem godu, slavu, un pateicību, un gudrību, un vārdu, cienīgs ir tas jērs. Vai šo slavu nolikt? Ziniet, tajā brīdī nebūs. Man patīk viens mācītājs, viņš teica, viņš aiziet uz draugu, viņš ir draudzes mācītājs liels, viņam atnāk noteikti tā, zinu tos ilustrācija. Viņam atnāk un pēc dievkalpojuma viņš saka, viens cilvēks atnāk, viņš saka, šodien man tās slavēšanas dziesmas nepatīk, ka negāja pie sirds. Zini to? Un tas mācītājs teica, slavu Dievu, mēs neslavējam tevi, mēs slavējam Dievu. Tas, ka tev neiet pie sirds tajā brīdī, tas motīvs neesi tu, tas motīvs ir Dievs, tas, ko viņi tur dara, tas motīvs neesam mēs, tas motīvs ir viņš, mēs gribam nest viņam godu, slāvu, ja tu gribi to baudīt, tu vari piebiedroties, tu vari kopā to darīt, jo mēs slavējam viņu. Un kas nu vēl svētdiena, varbūt vēl svarīgāka diena, kā slavēt to, kas visi jau ir piepildījis, kā slavēt to, kas visi jau ir paredzējis, kā slavēt to, kas mūs gaida mūžībā, ja nu svētdiena nav tā diena, kad mēs viņu slavējam. Vai kuru dienu tu izvēlēs viņu slavēt?
Katru dienu. Katru dienu. Katru dienu. Tāpēc viss, kas notiek, tas svētdienas dievkalpojums patiesībā būs ļoti nozīmīgs. Tas ir aicinājums izbaudīt to garšu, mazlietiņ to garšu, kas notiks debesīs. Jā, tu saki, kāpēc nevar viens pats palikt? Tur viens pats kaut kur slavēt pie televizora. Nē, var, viss kārtībā. Tas, kad visu drīkst apsauc Pāvils, visu drīkst, neviens neko neaizliedz. Vai ne? Valds arī neko neaizliedz, es arī neko neaizliedz. Viss ir kārtībā. Bet viņš saka, Dievs aicina, viņš saka, vai tu gribi kaut ko izbaudīt no tā, kas notiks mūžībā? Viņš saka, jā, nāc svētdien. Izbaudi to. Saskaries ar to. Saskaries ar manu klātbūtni, saskaries ar manu vārdu, saskaries ar manu godību, saskaries ar manu dziedinošo klātbūtni, izbaudi to. Un tad tu piedzīvo to, jā, tas bija svētdiena. Jā, tad, kad tu pēc svētdienas aizies uz mājām, es domāju, visvērtīgākais dievkalpojums ir tāds, ka tu pēc svētdienas aizies uz mājām. Un tu tajā godības, viņa toma klātbūtnē turpini dzīvot veselu nedēļu. Un ziniet, kas man bija tā, kad es toreiz sludināju par labo ganu. Viens dievkalpojums bija par labo ganu. Un ziniet, es nezinu, ko jūs tur darījāt. Es sludinu Dievam, bet es atceros, ka Dievs man ieved ļoti dziļi savā klātbūtnē. Es jums varbūt to neparādīju, bet man Dievs ļoti pieskārās. Un es tajā brīdī mēs braucām, mēs tur vēl runājām ar jums un tā. Un tad es iesēdos mašīnā, un tad tā Dieva klātbūtne, viņa tā apskaidroja mani, un tā man gribējās vēl pabūt drusciņu vairāk, un sieva kaut ko runā par pirmdienu, par otrdienu, par trešdienu, un es jūtu, es vairs nevaru sadzirdēt, jo tā godības klātbūtne, kas bija, viņa ir daudz vairāk nekā viss tas, kas notiek apkārt. Jā, protams, mēs atgriezāmies, jāatgriežās realitātē, bet Dievs ļauj nogaršot. Dievs ļauj baudīt. Tāpēc jau ir Dieva vārdā nāciet un baudiet un redziet, cik Dievs ir labs. Un tas ir tā, ka tas ir aicinājums katru svētdienu, katru dievkalpojumu, katru slavēšanas sapulci, katru brīdi nāciet un redziet. Amen. Un tad tu beigās redzi. Un tikai tad, kad tu redzi, tu vari aicināt arī citus. Tu saki, es šajā svētdienā redzēju. Nāc ar manīm, un tu arī redzēsi. Tu arī piedzīvos. Lai Dievs mums palīdz, lai Dievs mums turpina vadīt savā klātbūtnē, un tiešām mēs varam turpināt slavēt viņu gan savās sirdīs, gan savās dzīvēs. Un Dievs mūs pagodinās, ja mēs nesam daudz augļu. Amen. Amen. Arī tas ir svarīgi. Tas mazliet cits svētrun, bet arī tas ir svarīgi. Lūksim Dievu. Paldies Tev, svētais, dargais debes Tēvs, par šo 8. psalmu, kad cilvēks dzīvodams vecajā derībā, viņš pieredzēja un piedzīvoja Tavu godību. Un viņš varēja saukt, cik gan apbrīnojams, cik gan godājams Tavs vārds visās zemēs. Kungs, un mēs Tev pateicamies par šiem vārdiem. Mēs Tev pateicamies arī par to, ka Tu mums ļauj piedzīvot savu godību. Šeit mūsu vidū, ka no šejienes mēs varam iziet apskaidrot, atjaunot, stiprināt. Un varam, Kungs, slavēt Tevi arī savā ikdienā. Dievs palīdz mums. Palīdz mums iet pa dzīvi un, Kungs, ilgoties pēc tā brīža, kad mēs atkal no jauna sanākam kopā. Lai slavētu, lai godinātu, lai dzirdētu to, kā Tu runā. Kungs, un lūdzu runā, turpini strādāt pie mūsu dzīvēm un pie mūsu sirdīm. Kungs, mēs Tev uzticamies Jēzus vārdā. Amen. Amen. Tiem, kas šajā brīdī skatās, lai Dievs jūs svētī, vakarēdienas ir tikai tiem, kas ir klātesoši. Lai Dievs jūs svētī.